Esmu Valsts aizsardzības dienas karavīrs Arts Papirds. Varbūt jau redzējāt man iepriekšējā video klipu TikTok, ja ne, tad noskatieties. Bet jā, šodien esmu poligonā un iepriekšējā video mēs tikai ar Gustavu mācījāmies teorijā šaut, tad tagad to mēs darām praktiski. Ir nepieciešama sagatavošanās darbi, redzes un dzirdes aizsardzībai. Viss nepieciešamais ir paņemts un tad mēs dodamies uz pozīciju, no kuras mēs šausim ar Gustavu. Mantas nolikt tā, lai tas trieciena vilnis, vai precīzāk sakot gāzu vilnis, kas iznāks no Gustava stobra, neizķert nedz tos, kas ar viņu operē, nedz arī personīgās mantas, tāpēc tiek ieturēt tādu distanci, jo palielam tas gāzu vilnis viss ies šeit un uz aizmuguru vēl. Pielādēt kaujai ugunī! Pielādēt kaujai! Tērs! Šauju! Tērs! Ir paiet! Bija? Bija! Stāv pa vidu viņš! Pielādēts uz paiet! Gatavs šaut! Tērs! Šauju! Tērs! Bija! Pārlādēt! Pārlādēt! Tā mēs te mainamies. Kāds šauj, kāds lādē, kāds vienkārši gatavo lādiņus. Tik vienkārši. Tikko beidzām praktisko šaušanu ar Gustavu nedaudz savādākā veidā. Iepriekš vienkārši šāvam ar adapteriem trasējošajiem patronam. Tagad mums bija backblasts. Nu, man iespēja par šo šaušanu ar backblastiem, iespējīgi, jo tie ir, kā jūs iepriekš minēju, maksimāli realistiski Karla Gustava šāvieni. Protams, ne īsti, bet maksimāli realistiski. Nākamais būs ar īstām kaujas patronām, kaujas lādiņiem. Man iespēja par šo visu ir pozitīvi, man patīk. Es nevaru sūdzēties. Ir, protams, nav vienkārši, ir ārā diezko silts. Karsts, es pat gribētu teikt. Un nav viegli visu laiku. Tu esi sasvīdis, un Gustavs jau arī nav viegls ierocis. Tāpat kā Gustava munīcija, tā jau var nav nekāda vieglā. Un tad, tādā fiziskā slodzītē visu laiku. Tā forši pavadīt dienu. Šits bija ritīgs, tā rūpi izsakoties grāviens. Nē, bija labs. 3 reizes labāk nekā ar imitētajiem lādiņiem. Pirmā pieredze tāda, es nezinu, tāda bombistiska laikam, tā varētu teikt. Baigi forši, man riktīgi patika. Tāds riktīgs gāzes vilnis tev pāriet pārni, tad saproti, šitā vairs nav joka lieta. Šeit visi pa īstam.